tekila nav kaktusa šņabis, kā daudzi kļūdaini domā. Nosaukums tekila cēlies no ģeogrāfiska jēdziena, tāpat kā piemēram konjaks vai porto. Tekila tas ir Meksikas lepnums, un tas ir dzēriens, kur iegūs pēc destilācijas procesu no agaves tequilana weber. Tas sauc to pasistāma kā zilā agave. Ne no kaktus, protams. Tekila un kaktus tas tikai var parādīties uz kaut kāda interesanta etiķeta, ka viens meksikāns tur gūl pie kaktus vai ne ar lielu cepuri. Nu jā, un tās dzēriens iegūs no destilācijas tad līdz 60 dienas turētu metālu vai koku mūcās ir baltu tekila. Viņš jābūt 100% agave, tas ir pats labāko tekila. Tad pēc secībā nāk reposado, kur tas ir tekila, kur ir turēt osolu mūcās līdz 12 mēnesīs, respektīvi līdz gada. Un tad reposado turās gada, tad aņeho nāk pēc gada turēt osolu mūcās, un tad varētu būt 10, 20 gadus, tad līdzīgi, ka brendi vai konjāk, tas jau ir cita kvalitāte dzēriena. Ja degvīnā, jeb šņabī, jeb vodkā, sauciet to, kā gribat, saldums garšā liecina par kaut kādām pievienotiem saldinātājiem un varētu liecināt par izmantot slikta spirta kvalitāti, tad tekilā šis saldenais tonis garšā ir tikai dabisks un arī patīkams, jo nāk tiešā veidā no augu valsts, jeb no šīs agaves garšas. Tekila arī Meksikā nav lēti, jo, lai var viņu destilēt, vajag pārgāja vismaz 8 gadus, lai to agave izaugt. Tik lielu, ka varam viņu sep un destilēt. Ja runājam par šodien degustētajām baltajām tekilām, tad neapšaubām lielākā daļa no viņām ir patērējama labākajā gadījumā kokteļos, kur netik labās kvalitātes īpašības tiek nomaskētas ar kādām sulām augļiem vai citām piedevām. Bet no šī 6 tekilu pulka patīkami izcēlās paraugs numur 3 un paraugs numur 6, un tā labākā lieta ir tā, ka tajā brīdī, kad mutē norimst, jāsaka godīgi, raupjā un paskarbā alkohola garša, mutē paliek tiešām ļoti patīkama pēcgarša. Mans favorīts bija paraugs numur 6. Manā skatījumā šim paraugam bija izteikts augu valsts aromāts, ļoti sabalansēta garša, dzērienam bija izteikta viskozitāte, tātad destilāts ir kvalitatīvs un viņš bija baudāms. Izcēlās vairāk vai mazāk 2 paraugi, tas ir numur 3 un numur 6. Numur 3 es noteikti ieteiktu cilvēkiem, kam garšo spēcīgākas, izteiktākas garšas tekila, varētu teikt, varbūt tāda autentiskākas garšas, viņa bija tāda stiprāka. Bet personīgi varbūt man kā ne ikdienas tekilas lietotājiem pieņemamāk bija numur 6, jo šis aromāts un garša bija diezgan atturīgi, eleganti, un garšā nevarēja just ne šo raupjumu, ne arī šo nepatīkamu pēcgaršu, kas parādījās varbūt citiem paraugiem. Cito degustācija man garšo 3, 6 un 1. Jāpateiks, ka baltu tekilā tas ir lielā daļā sajaukt ne 100% agave, bet sajaukt ar citus spirtu, vai cukurniedrus, vai graudu spirtu. Tā ir tā garša un kvalitāte. Tekilā arī nav lētu tekilā, jo baltu tekilā, ja jums gribas kvalitatīvu, droši vien, ka viņi maksās birs 10 latus. Otrā kategorijā eksperti vērtēja zeltainās tekilas. Runājot par zeltainas krāsas tekilām, noteikti vajag precīzi atdalīt šīs zelta tekilas, kas vairumā gadījumu ir šie karamelizētie vai mākslīgi iekrāsotās
tās pašas baltās tekilas no izturētām ozolkoka mucās ilgu laiku pavadījušām tekilām. Añejo, kuru ir ļoti ilgi turēt osolmusas vai reposado līdz 1 gadu, tas ir tekilas, kur jābūt 100% agave, kuram garšas ir pavisam savādāk, pavisam citas nekā baltu tekila, kur varam izmantot kokteils vai vienkārši šot kopā ar citrons un sāli vai laimi un sāls. Šīs tekilas piemīt citas īpašības, kur ir vērts viņus degustēt, pietur pausi un domāju par vienu dzērienu, ka tas nav tādu klasisku meksikāņu stipru dzērienu, bet tas, kuram ir tāds bagātības uz garšas. Tad mans favorīts šodien ir 4. un 5. Atļaujos domāt, ka 4. un 5. paraugs noteikti ir no šiem te mucās izturētajiem vai no anejo vai reposado tekilām, un šie dzērieni jau mierīgi var konkurēt ar slavenajiem, lēni dzeramajiem brāļiem, kā konjaku, izturētu viskiju vai brendiju. Viens varētu būt kā tāds diezgan maigs un viegli lietojams produkts, tas bija 4. un šis te numur 5 jau ir tāds diezgan autentisks, ļoti elegants un ar ilgu pēcgaršu, ļoti izteikts dzēriens. Es domāju, ka tāds dzēriens, kurš parāda šīs te izturētās tekilas, varbūt tādas raksturīgākās īpašības. No otrās degustācijas daļas arī gribētu izcelt 5. paraugu. Izcils dzēriens, kurš parāda šī dzēriena vispār potenciālu, iespējas, kādā veidā viņu baudīt, tiešām, kā jau Einārs minēja, līdzvērtīgs konjakiem, viskijiem, kas darbotos kā lielisks digestīvs pēc sātīgas maltītes vakara nobeigumā, lai šo dzērienu izbaudītu, novēlu atvēlēt tam tiešām laiku. Tas nav baudāms ātri un vienā mirklī. Vairāk par tekilas ražošanu, kā arī par Latvijā nopērkamo tekilu, lasiet dienas ēdienu jaunākajā numurā. Solvita Smilģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.